dzīves krāsainā ceļojumā. Bet kā jau dzīvē ir dažādi? Kam nu man to sacīt? Jūs to ziniet vislabāk. Bet pāris vārdus Rūta man lūdzu pastāstīt, kā mēs esam piedzimuši un kā tas vispār ir noticis, ka mēs esam 26 cilvēku sastāvu kolektīvs. Es gribu teikt, ka šis ir lielākais amatieru teātra skaita ziņā Latvijā kolektīvs. Paldies jums, Lūdzē, par šo uzaicinājumu. Mēs ļoti ceram, ka mēs atstāsim jums patīkamus un krāsainus pēcgaražu. Līgatni jūs ziniet šo skaisto burvīgo Latvijas azotu, vienu no kalnainām, bagāta ar alām, ar upi un visu savu vēsturi, ko viņš arī nes. Un savulaik arī Līgatnē ir visu teātra kopa, kas ir aktīvi spēlējuši un darbojušies un strādājuši ar vairākiem uzvedumiem. Un ziniet, mēs esam tie, kas esam atsākuši spēlēt Līgatnē teātri. Kā jums šķiet pēc cik gadu pārtraukumu? 5. Rūta uzminēja, kā jums šķiet, kā jums uzminēja, pēc 50 gadu pārtraukuma Līgatnē piedzima teātris un piedzima ideja. Piedzima ideja šobrīd kultūras nama vadītājai Dācei, kur viņa ir, kurā tēlā, kur viņa šobrīd ir, viņa varētu parādīties. Lūk, aplausiet. Arī pati kultūras nama vadītāja spēlē teātri, lai arī Līgatnē ir vairāk amatieru. Bet tieši teātris ir viņas sirdslieta, jo viņai dzima šī ideja, jo savulaik tajos senajos gados Līgatnes teātrī spēlē viņas vecmāmiņa. Un Dācei šī doma bija piedzimusi, ka tas ir jādara. Mēs, ka vecmāmiņa būtu ļoti priecīga. Un tā atsaucoties uz sludinājumu, ka Līgatnē atsākas dzimst jauns teātris, kas meklē režisoru un aktierus, tad mana sirds atsaucās šim aicinājumam. Un paldies, ka man ir šī iespēja un ka vadītāja kultūras namas un Cēsu pašvaldību ir akceptējusi manu personību vadīt šo kolektīvu. Un ziniet, tad, kad tika izsludināta aktieru pieteikšanās un notika pirmā satikšanās, es domāju, nu labi, es piekritīšu būt par režisoru, 10 cilvēkus jau var tā vadīt, vai ne? Mīgus sirsnīgi kolektīvi. Parasti amatieru kolektīvos ir 10, 12. Uz pirmo reizi atnāca 30 cilvēki. Un tad gan es atķēru galvu, domāju, kā mēs to esam pateikusi. Bet jāpriecājas par katru cilvēku, kas rāda, cik šodienas laika aktuāli ir atpūsties no drūmās dzīves un vienkārši paspēlēties ar to dzīvi. Un tā mēs no šī gada 8. februāra mums ir tikai 11 mēneši. Mēs esam tāds bērns, kas vēl īsti nestaigā. Bet tas, ko mēs esam paveikuši, un tie cilvēki, kas katrs ar savu pienesumu, tāpat kā jūs katrs savā kopienā, tā arī teātrī katrs vēl atbild vēl par kaut ko, kas tā, ka viņš mācās kļūt par aktieru. Jo kāds pa dienu ir mediķis, kāds ir bibliotekārs, kāds ir citu darbu administrators, kāds ir masieris, kāds ir advokāts, kāds ir skolotājs. Katru pa dienu ir dar kaut ko citu. Un tad 2 reizes nedēļā vakaros
šo Lukas sākumu ar nosaukumu. Kurš nozaga dzīvei krāsas? Uz šo jautājumu mēs mēģinām atbildēt runas laikā, un es ceru, ka jūs saņemsiet atbildi. Mums šodien ir 8. izrāde 11 mēnešu laikā. 8. izrāde. Paralēli tā, ka mums ar mēģinājumu mēs ceļojam. Mēs bijām Jaunpiebalgā, mēs bijām Liepā, mēs bijām Cēspilsētas svētkos, pašā Rožas laukumā spēlējām. Mēs bijām Lūpenē, palīdziet, kur mēs vēl bijām. Un šodien mēs esam pašā Rīgas sirdī, pašā Latvijas sirdī, ar jūsu svētkos. Un tas vēl lielais notikums, kā mēs esam uzņēmuši arī jau Rīgsvilu ar savu izrādi. Tas notika vēsturiskajā Lūpenes bānī, Alūksnes bānīs. Mēs braucām šajā bānī un filmējām šo savu lupu, kas atkal mums bija jauna pieredze, ka mēs filmējamies jau kino. Ja? Un šo mazo lupu jau var redzēt arī internetā, mazo mūsu jau tādu darbību. Lūk, un tā mēs esam izceļojušies, un šo gadu tieši tāpat kā jūs pabeidzat svētku. Arī mēs šogad noslēdzām ar savas izrādes svētkiem šeit kopā ar jums, svinot arī savu gada noslēgumu. Un vēl piekdienu mums Līgatnē jānospēlē kārtīgi rūķu diena. Un tur mums ir atkal jauni noslēgumi. Tā kā kurš vēlas piekdien Līgatnē 5 ir skaists notikums kultūras namā, lai vēl var redzēt, ko tie rūķi dara. 6 vakarā. 6. Lūk, tāda īsa ir vizītkarte par to, kas ir Līgatnes muzikālais teātris, bet ziniet, pēdējais. Tad, kad viņi atnācās pieteikties, tad izsludināts bija vienkārši Līgatnes amatieru teātris. Tas muzikālais, tur ne. Bet man kā māksliniekam bija tāda sirds vēlme, varbūt kaut kas ar savu mūziku organizēt. Tad, kad jau mēs sākām strādāt, tad, kad es redzu tos cilvēkus, kādi pie manis ir nākuši, viņi ir fantastiski. Skatot, ka viņš katrs var kaut ko padziedāt. Viņi taču varēja kaut ko sadarīt. Tad es vienu mūs pārsteidzu. Es saku, jūs ziniet, mēs no rītdienas sauksimies Līgatnes muzikālais amatieru teātris. Dzīvē neesmu dziedājis, es nekad dzīvē neesmu dzējojis, tas ļoti labi. Tagad ir tas sākums. Tad šodien baudiet, ko mēs esam 11 mēnešu laikā iemācījušies dziedāt, dejot, darīt, lai jums skaista izrāda, jo aktīvi jau sen ir tērps. Jūs jau redzat. Paldies un baudām izrādi. Kurš nozaga dzīvē ir krāsas? Uzmanību! Dīzeļvilciens numur 704 Līgatne.
Pateicamies, ka esat ieradušies būt kopā ar mums. Aicinājums un lūgums izslēgt savus mobilos tālruņus. Izrādes laikā fotografējam un filmējam tikai ar aci. Paldies un patīkamu skatīšanos! Uzmanību! Pie 1. perona 11. ceļa tiek padots dīzeļvilciens numur 1-8-1-2 Līgatne Rīga. Esiet uzmanīgi un nestāviet tuvu perona malai. Seven, 12.
Šis vilciens brauc Rīgā, Sigulča, Šķukla, the big city, Lielpilsētu.
piedalījos savas personīgās mātes, svētīts tevi, kungs, Jēzus. Nākamā putara, Sigulda. Neaizmirstiet lūgumos savas personīgās mātes, svētīts tevi, kungs, Jēzus, no lēmuma skatiet.
pietura Inču kalns. Neaizmirstiet vagonos, savas personīgās mērķis, svētīt sevi un citus, no vēlams skatīt.
Nākamā pietura Vangaži.
Neaizmirstiet lagumos savas personīgās maldas, sargiet sevi un citus no ļaunuma skatījuma. Nākamā pietura Činkurkalns. Neaizmirstiet lagumos savas personīgās maldas, sargiet sevi un citus no ļaunuma skatījuma. Kurš no visiem ir bezkontaktā, ir tās tur. Kā neredzamais. Pastāv bez naudas.
Nākamā pietura Zaļitāna. Neaizmirstiet koronas, savas personīgās mātes, sargiet sevi un citus no nelaimes darbiem. Cienējamie pasažieri, sagatavojiet lūdzu braukšanai 9 šķietnes.
Mēs paši. Es